Mani sauc Laina Rudolfa, un es esmu fotogrāfe, vismaz mēģinu tādu būt, un pašlaik arī nodarbojos arī ar dažādu video sižetu veidošanu. Pašlaik man tāda aktuālākā lieta varbūt ir projekts sadarbībā ar latviešu zīmolu Eduardo Ketus, un mēs veidojam sižetus par talantīgiem jauniešiem Latvijā. Man pašai īstenībā ir tā, ka man ir ļoti svarīga šī ideja un doma. Ja doma ir laba, ja zinu, ka varbūt es tādā veidā varu kādam citam cilvēkam kaut ko iedot arī no sevis, tad super, es esmu tajā iekšā un man uzreiz enerģija to darīt. Man ir ļoti mainījies iespējas pašai par jauniešiem, jo man sākotnēji arī likās, ka, kad ir, protams, jaunieši arī manā apvidū, kur daudz dara, bet es kaut kā arī īpaši nebiju daudz par tādiem dzirdējusi. Bet tad kaut kā, es domāju, bet taču vērts pameklēt tomēr, jo bieži vien viņi varbūt nav tie visi varbūt sociālākie cilvēki, jo bieži vien viņi paši norukušies kaut kur savā vidē un tur darbojās. Tiem jauniešiem, kuriem esmu runājusi, viņiem tā lieta vienkārši mazliet tā kā ielikta viņos iekšā. Bet es uzskatu īstenībā, ka katrā cilvēkā ir tā vēlme būt radošam un radīt. Man liekas, tas ir tik ļoti dabisks process, bet ir ļoti svarīgi, vai tu to īsteno, vai tu to ieslēdz sevī vai nē. Un ar tiem jauniešiem, kuriem esmu runājusi, viņi ir ieslēguši sevī to, aktivizējuši to mehānismu būt radošiem un būt aktīviem. Un ja tu to sāc, tad tas pats radošais process tev dod vēl vairāk šo entuziasmu turpināt to darīt. Ko es esmu sapratusi, ka piemēram mūsdienās ļoti daudziem jauniešiem pietrūkst pacietības. Mēs ļoti visu gribam uzreiz tūlīt un tagad, bet tieši lielās lietas tu var radīt ar ļoti lielu pacietību, jo tādas lielas lietas tā vienkārši ļoti ātri nenotiek. Protams, tur ir veiksme un dažādi citi apstākļi, bet pacietība un tas, ka tu vari ieguldīt to darbu, tu vari sēdēt, tu vari ķimerēties, zīmēt, rakstīt mūziku, tas viss ir ļoti laikietilpīgs process. Nedaudz lielāks ir tas kontrasts starp tiem, kuri nedara, un starp tiem, kuri dara. Es varu ļoti, īstenībā pati tā redzu, ka var ļoti kardināli tos cilvēkus, jaunieši tieši tā iedalīt, ka ir tādi, kuri galīgi tad ne, un ir tādi, kuri tad pa visiem 100 jā. Tas lielākais procents no tiem jauniešiem arī sevi varbūt pasniedz tā negatīvi, varbūt bravūrīgi, un kad ir tikai mazāka daļa ir tie, kuri varbūt dara un grib būt aktīvi, un ir tā, ja tas lielākais kopums nospiež to mazāko, tad arī sabiedrības daļai liekas, ka tas lielākais kopums arī sastāda visus jauniešus, piemēram, televīzijā arī. Tur jau, man liekas, speciāli tiek pārraidīt varbūt, jo tas, man liekas, cilvēkiem diezgan rakstīgi, ka viņiem patīk negatīvas ziņas vairāk nekā pozitīvas. Varbūt, ja viņi arī pārraida tur kaut kādus tādus negatīvus stāstus par tiem jauniešiem, ko viņi tur dara, un nezinu, kaut huligānismu, tad arī viss pilsētas tancis uzreiz domā, ka tagad visi tādi ir tie jaunieši. Es domāju, tā arī ir mēdīja ietekme. Es domāju, ka viennozīmīgi to var mainīt. Vienīgais tas, ka tas ir tā iegājies, tas nenotiks tā uz klikšķi, bet es domāju, tā uz to nedaudz uzspiež, un es vispār uzskatu, ka pašlaik ļoti liels spēks ir šiem maziem projektiem. Varbūt ir tie lielie mēdīji, bet ir arī daudz jauniešu, kur ir, tāpat kā jums arī tādi mazāki projekti, blogi un tā, ka tad caur tiem, ka ir maz, bet viņi ir daudz, un viņi arī tomēr pamaina to sabiedrības viedokli. Es domāju, tas tam arī ir liels spēks. Es domāju, ka nekas nav neiespējams, ka viss ir iespējams. Viss patiesībā ir atkarīgs no tā, vai tu to gribi, vai tu negribi. Ja tu gribi, tu viennozīmīgi atradīsi ar kādiem paņēmieniem, kā īstenot to savu mērķi. Galvenais ir tas tavs gribas spēks.